Likās, ka es nebūšu ar šajā studijā. Laiks atskatīties uz mūsu top 3 no šīs sezonas. Nu, Leldi, kā tad ir? Kas bija tas, kas tā kā galvā nostrādāja? Hei, no visiem maniem ceļojumiem, Es gribu no visiem atgriezties maniem pie iespējām braucam uz turieni atpakaļ. Tur stāvēja mūsu gids, kurš man centās čukstēt, ka tikai nenorīt to ēdienu, jo viņš jau saprata, kas notiks ar manu ēdienu. Nu, ja kādreiz man dzīvē būs bērni, tad man tā doma ir arī tāda, ka tas būs tā kā adoptēts bērns, un tas iespējams arī tieši tā kā nāks no Āfrikas. Viņam karājas kaklā mobilē telefonu, tikai tas stāsts ir tāds, ka viņi ir izlādējušies, jā, jo tas apliecina vienkārši status. Būs kaut kāds tetovējums, kas ir aizgūts no turienes. Es skatos tur, man liekas, ārprāts. Es skatos tur, kā? Vai nebija kaut kādi iekšējie sirdsapziņas pārmetumi? Man liekas, ka Āfrika ir tā vieta, kur vienkārši nav iespējams nebūt emocionālam. Kas tev vēl noslēdzies? Viss pārējais, viss beidzies. Šitā bija vienā no pirmajām sērijām, starp citu, mēs darījām tā. To es neatceros, bet es ceru, ka atcerās mūsu dārgie klausītāji un skatītāji, kas ir pieslēgušies mūsu šīs sezonas pēdējai pats krējumiņš epizodei. Nu, tas tā kā žēl, jā. Es nezinu, cik tas izklausījās. Lai kā, esiet sveicināti, labrīt, labdien, labvakar. Mēs beidzam esam atpakaļ atkal. Mēs esam atpakaļ un tūlītās atkal esam prom. Jā, nu, ir tāda, šajā sezonā mēs ar tādiem lielākiem intervāliem starp epizodēm. Mēs tā. Brīvi plūdām. Dzīvo dzīvi, neko nelaid vējā. Jā, nu, un par to runājot, tu neesi laidus vējā, iespēja tomēr to pievārēt. Pagaidi. Ir līdzi, jā. Bet, protams, ja cilvēki domā, ka es jokoju, es pagājuši gadu savēju atnesu tieši tā, pareizi ir. Tu vari apstīties. Smukas, ļoti smukas šogad medaļas. Es dzirdēju salīdzinājumu ar Harry Potteru, kur bija tās čūskas. Nekur es nezinu, neredzu, kurš ir tāda tevā. Dabūt, jā, noskrien maratonu, vai arī... Ja iziet cauri LA. Vai arī, ja spēja būt pietiekami spēcīgs un atņemt kādu maratonistam vai gudrs. Man lūdzu, nē. Redziet tā, teiksim, rekur. Kabatā, jā. Kas tavējies kļūst par manējo? Ne sašam, ne pašam. Medaļas, kādas sajūtas? Nu, tagad jau es jūtos dzīvāk. Vai pēc tā skrējiena likās, skrējiena laikā likās, ka es nebūšu ar šajā studijā, līdz studijā vairs netikšu. Bet tagad jau ir kārtībā. Mācis, vajagais tiešām... Bet es neiesaku nevienam. Jā, es varu līdzīgus vārdus rezumē teikt par atgriešanos no hokeja čempionāta. Es domāju, ka netiks līdz šeit. Jā, brīžiem tur bija tā. Nu, tas ir tā kā WhatsAppā ir tie stikerīši. Tas tev nav sporta nodarboties ar veselību vajag. Nu, jā, dulli ir būt hokeja fanam. Paldies, protams. Jā, bet tu arī malicīts. Tik daudz, ko bija, ko redzēt mums sociālais tīklos un portālā. Izcentāmies prieks. Jā, bet paldies Latvijas vīriešu hokeja izlasē par sagādātajiem emocijām, līdzpārdzīvojumiem. Nu, rezultāts ir šāds šogad, kāds būs nākamgad. Mēs, protams, ceram uz kaut kādām tādām te lietiņām. Atkal tas jau mums visiem ļoti patikās. Bet pa šo laiku mums taču ir tā televīzijas sezona ir faktiski beigusies. Nopaļojusies. Rīgā viss pilns ar terasēm, visi skatās saulrietus pa malām, neviens televizors vairāk neskatās. Tā ir, jā. Kas tad ir noticies vēl, ko mēs nepaspējām izrunāt iepriekšējā reizē? Toreiz vēl balsmās kā tikai vilku uz finālu. Tur noslēdzās, tur mums uzvaras Lauras guva Nancy, kā Nancy. Jā, Garkalne. Mūsdienīgos vārdus nezinu. Mūsu vecumā ir mūsdienīgais vārds. Viņa plūc uzvaras Lauras, kas tad vēl noslēdzies? Viss pārējais, viss beidzies. Nu, kaut kas parādījās ekrānos, kaut kas tieši zaļie pirkstiņi, proti uz dāras sezona zaļie pirkstiņi tagad ir lūkojami. Ir kaut kas vēl ir tādā tuvākā nākotnē, proti GO3 mēs redzēsim šo to, par ko mēs arī parunāsim šodien vairāk. Tā ir Etiopija, cilšu noslēpumi. Nav tā, ka būs tukšumā arī tagad... vasaras sākums vismaz, bet visi beidzies, visi jau sēž. Mēs arī beidzam. Varētu sākties, zin kā arī tā kā dabā, tā auglīgākā augsne jau ir tā, kur kaut kas ir bijis. Viņš ir, jāapstrādā tagad tā zemīte. Bum, jāsaprot, kas un kā. Bet, lai mēs saprastu, uz kādas augsnes
augstā raža nākamajā sezonā. Laiks atskatīties uz mūsu top 3 no šīs sezonas. Subjektīvo. Subjektīvo, protams, ka subjektīvo kā gan citādāk, bet interesantā iezīme, kā mums tas subjektīvs ir diezgan līdzīgs. Atšķirās tikai sarindojums. Es piedāvāju tev sākt ar savējo. Man sākt. Pastamies. Tātad mans šīs sezonas top 3. Viltvārds, Padomju džinsi un ārpus zonas. Tā ir tāda secība arī, ja? Tātad 3., 2., 1. vieta. Nē, mēs sākam no otras puses. Kā? Paga, kur tad ir 3. vieta? Ārpus zona ir 1. Padomju džinsi paliek pa vidu tur, kur ir. Bet tas jau tā arī prasīja 3., 2., 1. Tas nedzirdēju. Mēs sākam no... Sarot, es zaudēju dzirdumu, skrienot, es nezinu. Nu tālūk, kāpēc ārpus zona man bija skaidrs uzreiz, ka es likšu 1. Es pieļauju, ka tas tāpēc, ka man pašai arī tas piedzīvojums vēl ir priekšā. Tad redzēsim, vai viņi arī rudenī liks kā 1. Jā, un es vienkārši, bija ļoti skaisti parādījis tas viss piedzīvojums un, iedvesmojoši. Arī iedvesmojoši tāda ziņa, ka man likās, ka es varbūt tās varu noskriet šo 10 km, ja noiet 120. Un tad, protams, arī iedvesmojoši, kā es saku, pašai noiet. Tas ir 1. vietā. 2. vietā Padomju džinsi. Vispār par to 2. un 3. vietu es tās šaubījos. Es vēl līdz galam neesmu pārliecināta par to, kurā pozīcijā likt. Patiesībā tā varētu būt tāda dalītā vieta. Jā, Padomju džinsi. Fantastisks seriāls. Man patīk arī ļoti mūsu podkāstu epizode ar Kārli. Iepriekšējā epizode, ja vēl neesmu redzējis. Tāpēc es laikam svārstījos vairāk uz to otru. Viltvārds varbūt man krem tas, ka mani jūs neuzaicināja. Es varu atkārtoties tikai Justīna. Pirms katras epizodes viņa tikai bija paskatījusies to pašreklāmu un kaut kādu bildīti un jau rakstīja, kurš viņas prāt ir Viltvārds. Man liekas, 100% gadījumos to arī atbildēt. Vienreiz nebija pirmais minējums, bet galējais minējums bija pareizi. Jā. Tā kā ļoti labs raidījums, tā kā ievelk to skatītāju, bet jā, man laikam kremt tas, ka man neviens nepaicināja. Un ja jau mēs runājam par to labo raidījumu, tad lai šeit tas izskan publiski pirmoreiz, jo nekur tas nav parādījies. 2. sezonai būs būt. Urā! Varbūt, kā zina, varbūt man arī tu tiksi. Man ātri jākļūst par slavenību. Vēl ātrāk nekā tu noskaita maratonu. Nostaigās to ārpus zonas. Tu katru raidījumu principā izdzīvos savas ēdas. Kaut kur vēl jānofilmēs. Mēs varam uz manu top 3 pāriet uzreiz tur bez lielām izmaiņām. Tur principā tikai samainās vietām. Hop. No 1. uz 3. tiek pārlikts. Bet, starp citu, šogad, man liekas, ka bija krietni grūtāka izvēle. Tas saturs, ja pagājušajā sezonā, rudens sezonā proti, bija diezgan izteikti, ka bija tāds saturs, kas vairāk tev patīk, un bija tāds saturs, kas man vairāk patīk. Tas šajā sezonā starp izklaidi un kaut ko nopietnu dominēja. Un tāds nebijis, un oriģināls, un tiešām ka tu arī interesi skaties arī kaut kādas cilvēku robežas. Es, protams, runāju par ārpus zonu. Fantastisks šis te Padomju džinsu dramēdijas veidojums. Tiešām iesaku visiem, kas vēl nav redzējuši. Es domāju, ka rudenī, tad, kad viņš nonāks arī televīzijas ekrānā, es pieļauju, ka es pārskatīšu viņu vēlreiz. GO3 jau var visu laiku uz riņķi griezt. Jā, arī tā var. Un Viltvārds, protams, tas tāds ļoti, ļoti subjektīvais, kas ir 1. vietā, bet man ir savs raidījums. Cik tas ir dūli? Tas ir kaut kas tāds, par ko rudens sezonā vispār nevarēja pat iedomāties. Un līdz ar to es to nevarēju neielikt 1. vietā. Tā kā, reizē nevar necik tālu aiz tās svītras atstāt vēl fantastiskus darbus. Pansija pilī, piemēram. Tā pati paskārt no Romas. Un vēl šis tas, ja mēs skatāmies tādos šoviņu līmenī, Amors tas arī ir fantastiskiem visiem rezultātiem. Patīk, ja kāds saka, neskatās, ir redzējis 100 punkti. Melo. un tā tālāk un tā joprojām. Tas pats īstenībā, kas to būtu domājis? Arī Feins piekdienu papildinājums, tā kā šī pavasara sezona bija
super duper. Ar Mārtiņu Spuru priekšgalā. Jaudīgi, ar Mārtiņu Spuru visur, kur varēja Mārtiņu Spuru ielikt. Es pieļauju, ka Viltvārdu laikā viņš arī vienkārši bija aizņemts. Nākamajai sezonai tu būsi vēl vadītājs. Tur jāprecizē, tur jāskatās. Jāpaskatās Mārtiņa grafiku. Bet par to nākamo sezonu runājot, varbūt, ka tu mums var iedot kaut kādu tādu mazo skici. Varu tā, jā. Kas tam mums tur sagaidāms? Ieskiciet aptuveni. Varbūt arī visu arī konkrēti es varbūt nesauks, lai saglabātu arī kaut kādu savu intrigu. Bet viens, jā, kā jau mēs te minējām, no drīzākajiem, ko mēs redzēsim, GO3 būs Etiopija cilšu noslēpuma ar Kašeru un Leldu Ceriņu. Par ko mēs parunāsim? Mēs varētu viņus uzaicināt? Mēs varētu. Es domāju, ka mēs varētu. Domāju, viņiem ir brīvs šodien pēc kādām 5 minūtēm? Es ceru. Es uzrakstīšu. Tad vēl GO3 mēs redzēsim randiņš ar 2, kur būs Počs, un es aizmirstu tagad otru aktieru vārdu. Bet 2 veci puiši. Līdzīgs kaut kāds savienojums starp randiņu ar Dzelzītu un randiņu ar Kubāsovu. Un Amoru. Un iespējams Amoru. Arī, jā. Tad šāds vecpuišu raidījums mums būs. Tad būs arī Ekvadora pa Ekvatoru, kur būs otrs ceļš. Un mūsu pieminētā Nansija. Tad būs arī Brazīlijas iepazīšana ar... Mēs visur ceļosim, principā. Latviju būsim arī? Būs arī Krētā realitātes šovs. Tas būs tāds sen nebijis 24 stundu. Pie naudām. Mēs uz to atvaļinājumu. Vasar tomēr tuvējas atvaļinājumu laiks un tam līdzīgi. Protams, arī atgriezīsies seriāls Tunelis, ko mēs, es domāju, daudz arī gaidam. Tad... dzirdēts ir, ka Garklāva arī pošās nākamajā pārgājienā ar jaunu sabiedrību. Nē, būs tālāk. Pieminēja Viltvārdi, būs arī Sārgi ar 2. sezonu. Protams, lauku sēta. Šobrīd vispār ir aktīva pieteikšanās gan saimniekiem, gan dalībniekiem. Es tāpat dzirdēju, ka pirmajās 20 minūtēs jau pieteicās 20 cilvēki kā dalībnieki. Potenciāli. Es iedomājos par sargiem. Ar lauku sētu apvienot. Nesenās vēsmās un noskaņās. Iedomājies, sargi tāds realitātes šovs par Latvijas hokeja izlases vārdsargiem. Realitātes šovs, ko tu teici? Jā, tur izdomāt. Tripānam piezvanīšu pēc šī piedāvāšana. Tur Šilovs, tur Mežļiekins, tur Gudļevskis. Un vēl šādi tādi. Kas tur bija tas, kas taisītās dokumentālās filmas par visiem sportistiem? Tripāns, ne? Arī viņš bija. Arī kaut ko viņš taisīja. Tad viņam piezvanīšu. Jā, viņš būs. Tad kaut kur arī gaitiņos runā, ka būs talantu šovs jauns. Ir arī pieteikšanās, vai drīz būs, vai ir jau viss. Talantu, ja nevis dziedāšanas, bet tieši dažādi talantu. Tad arī pieminētais, kas to būtu domājis, atgriezīsies un dažādi seriāli, citi raidījumi un pie TV skatītājiem, kā jau pieminēja, nonāks Padomu džinsi, Pansī pilī, Tējas laiks arī, par ko mēs runājām pagājušajā sezonā. Un vēl viss kaut kas. Bet tas 24. gads ir tāds... Tas ir tikai rudens, es runāju tikai par rudeni. Es runāju tikai par 24. gadu. Jā. Labi, es gadu mēru no 1. septembra līdz 1. jūnijam. Es runāju par to, kas tagad ir bijis pavasarī un par to, kas vēl plānojās rudenī. Es vispār kaut kur jau sajūkos dzīvē. Bet būs jaudīgi. Pareizi ir, rudenī neviens vairs negrib iet ārā no mājas, ja tu sēdi, kaut kas jau jāskatās. Tad ar televīzijas darboņu starpniecību, tad arī mēs ceļosim jau uz visādiem ekvatoriem. Jā, vasarā būsim paši izceļojušies, un tad rudenī var pasīties kā citi ceļo. Burvīgi. Un iedvesmoties, es ticu, arī saviem piedzīvojumiem. Es it kā varētu taisīt vēl vienu tagad top 3, ko mēs sagaidām, bet to tad mēs atstāsim, būs arī pašam Kreiviņam tajā sarakstā atradīsies vieta kā jaunā sezona. Jautājumzīme. Tad to jau mēs paskatīsimies jau nākamās sezonas pirmajā epizodē tā kārtīgāk, kas ir kas, ko mēs varam sagaidīt. Bet mums ir vēl ar šo sezonu jātiek galā. Tu jau atbildēji, Lelde? Šai sezonai? Pēc 2. Pēc 2 būs? Jā, pēc 2. Jā, pēc 1 viņi nevarēja. Pēc 2. Tāpēc, ka kamēr Kašers vēl. Viņam, jā. Sapratam. Jā. Bet ar šo sezonu, lai mēs kārtīgi tiktu galā, tad mums ir tevis pieminētais, jā. Etiopija cilšu noslēpuma. Es varu tikai atsaukties Mārtiņa Spura viena no raidījumiem nosaukumu, kas to būtu domājis. Viņš tiešām kaut kādā ziņā no zila gaisa parādījās un par to, kā
šis raidījums parādījās, par ko tas ir, ko mēs varam sagaidīt. Es te gaiteņos mūsu dzirdēju, ka tur vēl ir jāpieslīpē tās sērijas, ko vispār var rādīt, ko nevar rādīt, jo kaut vai kailums, kas tur... Kultūras šoks, man liekas, ir vārds, kas pavadīs šo te raidījumu visā tā garumā, gan cilvēkiem, kas viņu vadīja un kas bija klātienē, gan, es domāju, arī skatītāji. Nu labi, bet ko tad mēs te spekulēsim, ko mēs izdomāsim to, kā varbūt nemaz nav. Tāpēc atkal sabīdamies kārtīgāk, jo šajā reizē pie mums 2 viesi. 2 koši, fantastiski viesi. Koši, man liekas, tas ir vislabākais raksturojums. Yes, tieši tā. Un cilvēki, kur ir gandrīz uz karstām oglēm ar šiem te iespējiem no Etiopijas ieradušies, lai par tiem pavēstītu mums un arī jums. Elda Ceriņa un Kašers. Sagaidām. Nu prieks jūs uzņemt kā šīs sezonas noslēdzošos viesus ar šo te grazno krāšņo fonu aizmugurē. Par to arī jau sapratām, ka būs vesels stāsts. Būs vairāk epizožu garumā, jā. un man ir aizdoms, ka arī šī saruna varētu iestiepties vairāk epizožu garumā, tāpēc uzreiz ķersimies klāt un ķeramies. Jums ir savas ciltis un savas tradīcijas, mums ir atkal savas tradīcijas. Un šeit dāvaniņi no mūsu draugiem Jāņa Rozes grāmatnīcas. Šāds te Jūzijas Hodžs darbs, kā māksla var mainīt dzīvi. Wow. Es izcīšu un tad es iedošu tev. Es domāju, ka ganā. Pirmā. Un tad palikšu pie tevis. Jā, kaut kādas grifiņas šādas tādas. Paldies, liels jā. Paldies. Varētu teikt, ka uz karstām oglēm esat ieradušies pēc Etiopijas, bet tas būtu tā kā nedaudz mānīgi, jo pa vidam vēl ir bijuši citi ceļojumi un vēl Eirovīzijas un kas tik vēl, ne? Bet tomēr kāda ir tā sajūta, cik ir višķiņu vairāk 1,5 mēnesis, 2 mēneši, esat atjaunojušies, esat pēc tā brauciena atgriezušies? Elda, kā tad ir? Nē, man tā pēcgarša joprojām vēl kaut kur maļās noteikti galvā. Es domāju, ka ir tāds daudz lietas, kas ir uz dzīvi, kaut kas, ko tas laik pārstrādās, un tas 1,5 mēnesis jau nav daudz, jo sanāk satikt vēl slēgt draugus, un katrs tā kā no jauna prasa, kā tad bija, kas tad tur bija, un tad tā kā visu laiku atceries tos mirkļus, bet jo ilgāks ir laika noilgums, jo citādāk es skatos tam lietām, un es zinu, un es jau to arī varu pačukstēt arī skatītājiem, kad es biju ļoti, ļoti emocionāli tajā ceļojumā, un es ļoti daudz raudāju. Un tagad, jo vairāk man tas nosēžās kaut kā konstruktīvāk, es salieku savu to pieredzi un kaut kā nomierinājusies. Bet netaisnības sajūta par ļoti daudzām lietām man joprojām ir spēcīgi palikusi. Mana tā sajūta ir tāda, ka katru reizi, kad es esmu bijis Āfrikā, man tas ceļojums pēc kaut kāda laika atskatoties, man liekas, ka tas ir bijis kaut kādā citā manā dzīvē, tas ir bijis cits kaut kāds posms, un vienmēr, kad es par to domāju, man liekas, tas ir bijis tik ārkārtīgi kaut kas tālu, kaut kas tik ļoti, ļoti nesaprotams, un katru reizi man ir bijusi tā sajūta. Man liekas, ka, protams, tās sajūtas un atmiņas manī ir, un viņas mājo, un es bieži vien pārcelēju kaut kādus failus un atceros, bet vienmēr man liekas, ka ir mana dzīve, un tad ir bijusi tā pieredze, kas ir Āfrikā, kas ir pilnīgi kaut kas pilnīgi kaut kas maģisks un kaut kas tāds nesaprotams. Man liekas, ka tas nevar izstāstīt. Arī grūti ir. Es vispār mēģinu kaut kā pārstāstīt to, kā tu tur bija. Un man liekas, šeit dzīvēt mūsu vidē, mēs vienmēr salīdzinājumos metam, kā bērniem Āfrikā, bet pa īstam izstāstīt, kāds tur ir, to varbūt tikai redzēt. Jā, un bieži vien, kad cilvēki uzdod jautājumu, kā tad tev gāja, un es stāstu, un es skatos cilvēks, jā, bet nav tā saskara. Bet nav tā saskara, tāpēc, ka manā galvā tur ir tie vizuālie, kā tur tas viss ir noticis, un kā tas viss bija, smarža, garša. Specifiski smaržas, ko Kaspars man ļoti brīdināja. Jā, viņš uzreiz man teica, tikko mēs braucām uz pirmo cilti, man liekas, tā bija tā pirmā lieta, man teica, mēs izkāpsim ārā no mašīnas, un tu sajūtīsi tādu smaržu, kur tu nekad dzīvē neaizmirsīsi. Un viņi tiešām ir ļoti specifiski. Tas aromāts tur ir ļoti specifisks. To nevar šeit pasmaržot, un ārpus jūsu Instagramiem to ar tā nevar apjaust, bet jums ir tā salīdzinoši retā iespēja
parādīt citiem no malas, kā tas izskatās, un tiem, kas šobrīd nesaprot, ko tad mēs īsti runājam. Mēs varam uzlikt kaceklīti, kas jau ir iznācis, parādījies. Tomēr tūlīt arī visas epizodes arī sāks viena pēc otras atvērties. Etiopija, 2016. gads. Lelde, Ceriņa un Kašers lec laika portālā un nonāk Omo ielejas ciltīs. Rituāli, tradīcijas un sadzīve. Tas viss 6 raidījuma Etiopija cilšu noslēpumi sērijās. Skaties no 30. maija GO3 televīzijā. Es pirmo reizi, protams, skatījos, parādījos jautājums, kāpēc 2016. gads un cik vispār šajās 20 sekundēs ir iespējams iedot to sajūtu, par ko būs raidījums. Jā, Etiopijā ir cita laika skaitīšana, un tā ir tā atbilde. Viņiem ir 13 mēneši gadā, kā viņi saka, bet patiesībā tie nav pilni 13 mēneši, ir 12 mēneši un, manuprāt, nedēļa vai kaut kā tā. Bet viņi to tā kā tādu mārketingu saka 13 mēneši, līdz ar to viņi ir iepalikuši nedaudz. Viņam 2016. gads pavisam oficiāli, jā, un mums bija tā sajūta paceļot laikā un uzdot arī sev jautājumu, ko tad mēs īstenībā darījām, kāds bija mūsu domas 2016. Jā, patiesībā man ļoti patīk vispār tā ideja par to, ka mēs atgriežamies tagad laikā un atgriežamies 2016. gadā un ar tādu domu vispār arī tas raidījums, rakstot tās dienas grāmatas, kas būs arī katra raidījuma beigās, mēs tā kā reflektējam ar tām sajūtām un ar tādu vīziju par to, ko es gribētu nodot tam nākotnes Kasparam vai Lelde, ko gribētu nodot tai nākotnes Leldai, tur nākotnē Latvijā. Tāpēc bija ritīgi forši tā, ka mēs it kā atgriežamies un tad paspēlējamies bišķiņi ar savām sajūtām, ar emocijām. Kur jūs bijāt? Ko? 4, 8 gadus atpakaļ. Paši, kur jūs bijāt? Vai jūs varbūt tās tajā brīdī varētu iedomāties, ka jūs šodien, šajā laikā, pēc 8 gadiem brauksiet uz to Etiopiju? Kur tu biji? Ko pirms 8? Es jau strādāju televīzijā, bet es par Āfriku sapņoju nedaudz senāk jau. Tas būtu kaut kāds 2013. gads, 12. kad es tiešām pirmo reizi radīju savu to sapni, kad es gribu tur kādreiz nokļūt. Tik daudz internetos īstenībā ir runas par to, ka cilvēki 16, 17, 18 gadā pat nenojauta vēl, kas sakos 19, 20, 21, 22, un cik īstenībā tie bija tādi, protams, kā ar visādām problēmām un ķezām pildīti, bet tomēr kaut kādā mērā bezrūpīgi laiki pirms tā, ko mēs jau esam pieraduši nosaukt par normu, bet cik daudz dažādas lietas. Labi, novirzījāmies. Bet vēl nedaudz patinot arī to filmu kaut kādā ziņā atpakaļ. Kā mēs saprotam vismaz, tad tā ideja aug no tevis. Jūs pats pieminēji to, es biju vairāk kārt Āfrikā, tad sapratu, tu nāci ar tādu, kad gribu atgriezties un ka tu vajag iemūžināt. Jā, pirms 14 gadiem es biju brīvprātīgajā darbā Zambijā tieši, un es pusgadu tur dzīvoju un strādāju Child Aid projektā, kas bija ārkārtīgi skaista, forša pieredze, un pagājuši šeit 14 gadu, un man bija tā vilkme un vēlme atkal atgriezties Āfrikā. Un tad nāca tāds ritīgi foršs piedāvājums, vienkārši tā nejauši ieraudzīju internetā, kad ir iespējams uz turiem braukt kopā ar vienu vīrieti, kurš organizē tūris. Ceļotāju. Vīrietis, ceļotājs. No Latvijas, jā? Jā, no Latvijas viesturs tāds Salvads. Un es pieteicos tajā programmai, un mēs bijām 7 cilvēku komanda, kura brauc un arī dzīvojam šajās te ciltīs. Un esot tur uz vietas, man likās, cik nenormāli interesanti būtu šo te informāciju, un vispār to visu nodot un parādīt skatītājiem, gan tradīcijas, gan kultūra, gan vērtības, gan vispār izpratni par dzīvi, izpratni par to, kas vispār notiek tur un kas notiek pasaulē. Un es atbraucu ar tādām degošām acīm atpakaļ no šī ceļojuma, un es uzrunāju īstos cilvēkus, un kad būtu ritīgi forši parādīt latviešiem to, ko es tā kā piedzīvoju. Un mēs novācām ritīgi tādu foršu superīgu komandu. un tā radās tā doma, ka mēs varētu, un mēs atnācām šeit, noprezentējām ideju, un viss salikās tik nenormāli ātri, kad visi braucam, daram, un mums saņem zānu, ko tu saki, pēc 2 mēnešiem braucam uz Āfriku. Jā. Braucam. Pēc tā pērnā gada brauciena, tu atbrauc atpakaļ ne tikai ar spilgtām sajūtām, bet ir arī virsraksti. Kaut kādi virsraksti parādās par to, ka kaut kādas arī kaitas sanāca paķert līdzi. Jā. Kas bija tas, kas tā kā galvā nostrādāja? No visiem maniem ceļojumiem, no visiem maniem iespējām braucam uz turieni atpakaļ.
Nu, Jā, protams, ja tu nevari izvērsēties vairākus mēnešus. Es zaudēju 90 kg šajā visā laikā, un atgriežoties no Etiopijas tajā pirmajā reizē, kas bija tagad jau pirms 6 mēnešiem, pirms 6 mēnešiem bija tā pirmā reize, es atgriezos ar 2 parazītiem, kurus es uzzināju, ka man ir tikai pēc tiem 2 mēnešiem, jo es visādāks tur zāles lietoju, un tur bija vesels tāds atkopšanās periods. Un tad varbūt tā bija tas, ka atkal tik ātri braukt uz turienu, vai es tiešām tā kā gribu, bet bija šī iespēja, bija izdevība un vienkārši lēcu iekšā. Es tagad domāju par to, ka neskatoties uz to, ka tu izgāji caur tām veselības problēmām, šajā reizē tu īpaši nelietoju medikamentus uz vietas. Nebija piesardzīgs vispār. Jā. Un tikai kā tik cauri. Tā kā nevar vienmēr tās un tas tandēms, kā radās no visiem Latvijas iedzīvotājiem, no visām citām TV personībām. Hei, paņemsim uz šo piedzīvojumu līdzi. Leldi. Mēs ar Leldi jau bijām tikušies citos projektos pirms daudz gadiem. Pirms kādiem 7, 6 gadiem mēs vadījām raidījumu kopā. Man ļoti patika mūsu tā ķīmija un saspēle un viss. Un tad, kad man pateica, ka būtu ritīgi forši redzēt foršu tādu skaistu sievieti blakus, kur tā būtu, man uzreiz bija tas, ka Leldi top galā. Un mēs pajautājām Leldei, un arī tas forši sasaucās ar to, ka arī tev vienmēr ir bijis sapnis nokļūt Āfrikā. Un man liekas vienkārši perfekti salikās visas lietas kopā, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tieši, ka tu biji kopā ar mani tajā. Tas ir, Lelda ir vienkārši drosmīgākā sieviete, kādu es vispār zinu. Bet tev tas jānāca automātiski tā? Mans jānāca uzreiz kā pirmais. Es pateicu jā, un es vispār neuzdevu nevienu papildu jautājumu. Un tikai pēc tam es jau pateicu kaut kam, kad es braukšu uz Āfriku, man cits sāk prasīt, cik ilgi kaut ko, un es nesaprotu, ko es braukšu uz Āfriku, jo es to tik ļoti sen gribēju, bet par to drosmes īstenībā Āfrika bija tā vieta, kuras atklāja sevī kaut kādas tādas īpašības un kapacitātes, ko es vispār nebūtu iedomājusies. Un ja man likās, ka Kaspars, kurš jau ir bijis Āfrikā, būs tas, kas man teiks, ejam, daram to, tad finālā bija tā, kad es viņu ņemu aiz rokas, saku, varbūt pamēģinam šo, varbūt pagaršojam šo. Bet tas tandēms mums bija vienkārši izcils. Tad tev tā bija pilnīgi pirmā reize, jā, Āfrikā? Āfrikā, jā. Marokā es esmu bijis, bet to es varbūt neklasificēju. Nē, Eģiptē nē, bet jā, es to neklasificēju tik ļoti. Labi, un Kašeram tad 2 reizes pusgadu laikā, Lelda, tev zinot to, ko tu zini šobrīd, jau, un esot redzējis to, ko tu redzēji tur, būtu gatavi tagad atkal pēc pāris mēnešiem vēlreiz atgriezties turpat? Laikam nē. Laikam nē. Kāpēc nē? Es domāju, ka tā ir. Es pieļauju, ka es varbūt gribētu atgriezties pēc vairākiem gadiem, bet to redzēsiet jūs raidījumā, ka tā vide ir ļoti skarba. Un tas nav tāds izklaides brauciens, kurus tagad atbraucu un es kaut kā gūstu baudu no tā, vai to pat nevar nosaukt īsti par piedzīvojumu, jo tas ir kaut kas tāds emocionāli ārkārtīgi šokējošs. Un vai tu esi gatavs mest sevi tādos apstākļos, kur tu vienkārši, kur tev rauj sirdi ārā? Īsti nē, tas ir tāds iespējams tiešām once in a lifetime, vienreiz dzīvē kaut kas, ko tu redzi, jā. Atgūties vajag. Jā. Jā, uz safāri es gribētu aizbraukt zvērus, apskatīties. Bet tas ir kaut kas cits. Noteikti nav tāds parastais. Jo Āfrika viens no tiem galvenmērķiem, kurus ar pilnīgi noteikti kādu dienu labprāt aizbraukt, bet tur ir tas moments, ka ir jāzina cilvēku, kas zina cilvēkus, ka tā nevar ar savu galvu paskatīties tur TripAdvisorā un vienkārši durt un staigāties pa skaistām ieliņām, tā kā mēs te Eiropā esam pieraduši. Un arī pēdējās ziņas to apliecina. Tur ir diezgan bīstami, tur daudz bīstamas situācijas un arī uz vietas. To mēs arī neslēpjam raidījumā, kad ļoti daudz šie cilts vīrieši, viņi ir diezgan labi ierēbuši, lai neteikt pat vairāk. Un viņi ir arī agresīvi patiesībā. Un ja tev nav, mums bija tādas situācijas, kur mēs izkāpjam no mašīnas, un kur mums pašiem paliek bail, un tad ir mūsu gids, kurš kaut kā to situāciju tā kā bišķiņ noērē. Vai, teiksim, nakts, kur mēs guļam teltīs, un mums sēž blakus visu nakti 2 vietēji ar automātiem, ar reāli pielādētiem automātiem, un tie nav joki. Un tas ir jāsaprot. Un tur tiešām tur ir nepieciešams cilvēks tajā pusē, kurš runā tajā valodā, kurš komunicē, kurš ir respektējams, un tur tā īstenībā tur nevar. Es tagad izdomāju, braukšu tagad uz Etiopiju, apciemošu cilts, tas nemaz nav tā iespējams. Tā ir tāda organizēta tūra, organizēts pasākums, kur tiek maksāt nodeva šai te ciltī un arī valdībai. Tas tur noteikti ir jābūt tajā pusē cilvēks, kas un nevienmēr šis cilvēks var palīdzēt, jo vienā no ciltīm, kur mēs ieradāmies, mēs bijām principā pirmie baltādainie, kur viņi redzēja, mēs bijām ciltī,
ciltī, kur turists nonāk vispār kaut kādā ļoti izņēmuma kārtā. Un lielākā daļa cilvēku pirmoreiz vispār ieraudzīja Baltādienos, un vienā mirklī bērnu mums sāk nomētāt ar akmeņiem. Man bija 2 nedēļas šeit zilums, operatoram bija uz pleca normāls zilums, bet tas nebija ar tādu, jo tas izklausās uzreiz tā traki, bet tas nebija ar tādu ļaunu. Tas drīzāk tas sajūta bija tāda no tiem bērniem, ka es gribu saprast, vai tev sāp tāpat kā man. Tā kā, kad es tevi iepazīstu, tu tā kā esi tāds kā es, bet reizē neesi tāds kā es, un tad es tā kā testēju tevi. Bet skaidrs, ka tu vienkārši esi ciltī nekurienē uz Kenijas, Etiopijas robežu, tu met ar akmeņiem. Tas nav tur iespējas tā aizbēgnis, un Gīts neko nevar izdarīt. Jā, nevar izdarīt, un tur nav kaut kādi 10, 20 bērni, bet kaut kādi 600, 700 bērni, kas tev skrien apkārt, un tas excitements, un visi skatās. Kaspar Mauskarus. Jā, un grib tev pieskarties, parautāt aiz matiem, aiz bizēm, un arī tas, kad tie bērni, man liekas, tik ļoti interesanti piedzīvot to sajūtu, ka tie paši mazākie bērni, kas iet, viņi skatās, viņi vienkārši nesaprot, viņi tā kā baidās no mums un skrien, un tā kā, pirmo reizi. No zvēriem kaut kādiem no mums. Bet... Tāds ir. Man jau ir āķi. Vai negribas redzēt visu? Tikai ar Gīdu lūdzu. Jā, ķeroties pie lietas. Jau. Mēs jau te iesākām nedaudz, bet cik ilgi un kur tieši un kāpēc jūs vispār tur bijāt? Kāpēc mēs tā kā daudz nosadzām, bet tas, ko mēs redzēsim 6 epizodēs, cik ilgs laiks tas ir 16 dienas? 2 nedaudz vairāk. Nedaudz vairāk kā 2 nedēļas, un mēs apceļojām Omo ielejas ciltis. Principā Omo ieleja ir tāds tā kā reģions Etiopijā, kur ir jālido no galvaspilsētas apmēram stunda, pusotru stundu, lai tur nonāktu, un tad principā šīs ciltis ir tāda civilizācijas šūpols, kur tur principā nonākt. Un tad no vienas cilts uz otru cilti apmēram ir 60, 70, 80 km tādā attālumā, un tad ir dažādi šīs ciltis, ciematiņā, kuros tad mēs palikām, un tad centāmies iepazīt tradīcijas, kultūru un vispār saprast, kas ir kas. Jā. Tie ir tie paši, kur tu biji pērnajā gadā, vai? Jā, principā tas pats, bet pieredze pilnīgi cita, ja es biju, teiksim... Tās nometnes arī atšķirās, jo cilts varbūt, skatās viena cilts, bet viņam ir daudz dažādas apmetnes, un tās komunas atšķirās, un tās ciltis savā starpā ir ļoti, ļoti dažādas, un tās tradīcijas ir kardināli arī dažbrīd atšķirīgas, un tāpēc, kad kaut kādā brīdī viņi tomēr spēlē arī uz to turismu, tās tradīcijas ir kaut kāds ļoti seni aizsākušās, bet viņi cenšas būt vēl atšķirīgāki par citiem, lai pie viņiem tā kā vairāk atbraukt. Lai gan mums, gan cilvēkiem, kas skatās, klausās, iedot to varbūt nedaudz tos mērogus apjausmas. Etiopija, cik liela apmēram, cik tur cilvēki dzīvo? Liela. Nav kāda atbildi, jā? Liela. Ieguglēsim, uzliksim tādu titru. Es domāju, cik izmērs. Mēs Latvijā kā sakam, ka mēs ļoti atšķiramies no pilsētas uz pilsētu, paši tautas tārpu, kā tālāk, 70 km attālumā. Man liekas, ka mēs, teiksim, bijām galvaspilsētā Etiopijā tirgu. Tie apmēri, protams, ir vienkārši milzīgi. Tas, ko es zinu, kas ir, teiksim, fakti, tad uz Latviju atbrauc tikpat daudz turistu kā uz Etiopiju. Tātad, respektīvi, katrs turists, kurš ierodās Etiopijā un apciemo šīs ciltis, ir zelta vērtē, un tāpēc arī viņi grib, lai par viņiem stāstā, lai viņus fotografē, lai vairāk tā kā cilvēki pasaulē uzzina par viņiem, jo tas ir tas ienākumu un iztikšanas avots, teiksim, tajās ciltīs ar tām, lai mēs tur būtu, mēs maksājam nodevu, ka mēs varam tur būt. Kaut kādā mērā pārfrāzējot Justīnas iepriekšējo jautājumu par to, kāpēc jūs bijāt tieši tur, citu uzsvaru tam jautājumam, proti, Etiopija un šīs ciltis, kurās jūs bijāt, kāpēc jūs bijāt tieši tajās, pieļaujot, ka tur droši vien ir diezgan daudz šādu cilšu, vai tās ir valdības atvērtās, ka šīs tomēr atzītas par gana drošām un citas ir tur mēs tik nevaram laist? Jā, arī. Mēs bijām pie dažiem krāšņākajām, izteiksmīgākajām. Pieņemsim Mursī, kas ir zinām ar tieši šiem māla diskiem, kas ir lūpā iestrādāt. Viņi vienkārši izskatās uzreiz jau wow. Un katram no tām ciltīm arī ir bišķiņ citas tās tradīcijas, kultūras, un viņas arī ļoti, ļoti interesants un atrodās tuvu viena no otras. Līdz ar to mēs varam tā paceļot no vienas uz otru. Un arī drošākās, jo ir ciltis, kuras tiešām klasificējās kā ļoti, ļoti agresīvas, un pie viņām mēs pat nemēģinātu spēt kāju, droši vien mums uzreiz būtu tas automāts vērsts. Tie akmeņi būtu lidot. Mazāk. Nevar zināt. Viņi vienkārši, protams, sargā paši sevi, savu komūnu. Un tā sajūta šādā veidā braucot, ir tas gids, kas vēl pazīst to vietējo, un tad jūs ļoti labi saprotat, ka jūs vēdi īstenībā uz kādu konkrētu atlasītu vietu skaitu, kas tur jūs varat, to jūs drīkstat redzēt un rādīt, to jūs labāk nemaz nerādat.
nav tā sajūta kaut kādā ziņā, ka tas tāds, vai nebija kaut kādi iekšējie sirdsapziņas pārmetumi par to, ka, ko mēs neparādam, ka mēs šķirojam? Ne kā jūs, bet, ka jūs braucat bez mazliet tā kā Nē, mēs parādījām apskates objekts. Šis ir apskates objekts. Nevis pēc cilvēka, bet tieši tā, man liekas, arī tā atšķirība, ko mēs nedarījām, jo mēs tiešām dzīvojām šajās ciltīs, un man tur bija pāris citi turisti, un tieši tā arī tas notika, kad, ja tu, teiksim, kāds, skatītājs brauc turisti braucienā, tieši tāds notiek, tev pieved pie cilts, izkāp no mašīnas, nopērc no viņiem kaut kādu māla lietiņu, uztais ar viņiem selfiju, un tu aizbrauc prom. Tas, kā mēs tur dzīvojām, mēs tur, piemēram, 2 dienas tiešām dzīvojām no rīta līdz vakaram cilts ietveros, nakšņojām pie viņiem, un no rīta, tā kā nākamdienā bija atkal principā, mēs kļuvām par daļu no viņiem. Viņi aicināja mūs iekšā savās mājās, taisīja mums kafiju, darīja tādas lietas, deva savu ēdienu, pat no tā, ka viņiem nekā nav, kas, principā kā tādā ģimenē. Līdz ar to, man tā pēcgaša noteikti no tāda, ka mēs tagad atbraucam kaut kā zvērs parādam. Un bija šī situācija ar ēdienu, kuras tieši par to ļoti domāju, jo mēs uzfilmējām vienu sievieti, kas taisīja tieši šo te māla lūpas riņķi, un viņa kā pateicība tam, kad es esmu bijis tik laimīga, viņa gribēja man pacienāt ar savu pārtiku. Skaidrs, ka tā pārtika ir, pēc mūsu sapratnes antisanitāra vispār. Tas ūdens bija paņemts no peļģes, kurā mēs paši braucām cauri. Tas viss ēdiens izskatījās, varēs redzēt raidījumā arī nepārāk gardi un arī negaršoja pārāk labi. Bet viņi man šo ēdienu nolika priekšā, un es skatoties uz to, nevienā sekundē man tiešām negribējās to pagaršot, jo tas nav tāds kaut kas kārdinošs, ko tev gribās. Bet tiešais tā situācija bija tāda, kad aiz muguras aiz kamerām stāvēja ļoti daudz cilvēku iedzīvotāji, kas skatījās, ko es tagad darīšu. Un man likās, pat ja man pēc šī būs ļoti slikti ar vēderu, pat ja tur saindēšos vai kaut kā, es ēdīšu to ēdienu tikai tāpēc, lai parādītu cieņu, tikai tāpēc, lai neatiektos pret šiem cilvēkiem tādi, kā viņi būtu kaut kādi zvēri, uz kuriem mēs te paskatāmies kā uz kaut kādiem apskats objektiem. Jā, protams, ka tā ir tāda augstākā iespējamā cieņas izrādīšana no viņa puses, un tad, ja tu atsakies, tad tas uzreiz nav atmēlnījās sarakstā. Un es arī tiešām pagaršoju, tur stāvēja mūsu gids, kurš man centās čukstēt, ka tikai nenorīja to ēdienu, jo viņš jau saprata, kas notiks ar manu ēdienu, bet es pārklausījos, un es sapratu, ka man ir viņš jāēd, ja tā būs, ja es sāku ēst, kad es nevaru noteikti spļaut ārā, jo kā tas vispār būs. Un es tiešām viņu arī norīju, un pēc tam viņš vienkārši skatījās uz man lielām acīm. Bet tev nebūs te virsraks, ja tu neesi pārnesis mājās. Nē, man kārtībā. Es arī šādā formātā godīgi arī teikt, kad es dezinficējos. Mums bija līdz, protams, kaut kāds dezinfekcijas stiprāks līdzeklis, un uzreiz vienkārši tu iedzer to blašķi un ceri, ka tev būs kārtībā. Bet es te gribēju vēl pieminēt to, kad varbūt tā pozīcija, kurā mēs bijām, mēs vairāk bijām tādi vērotāji, mēs tā kā novērojam tāds vienkārši normāls cilvēks, kurš tu vienkārši vēro nevis. Un, protams, ka mums ir kaut kāda sava refleksija, un mēs, protams, ar Lēlu pēc tam pārunājam, bet tas nebija tā, jo, pieņemsim, ļoti daudz no tām tradīcijām mums nav saprotams, un daudz no tām tradīcijām liekas ārprāts, kā tas ir iespējams, bet arī šajā te raidījumā, tas ir vairāk mūsu tādā pārunāšanas līmenī, ko mēs tā kā domājam par to, kā mēs, bet nebija nekad, tas ir slikti vai tas ir labi. Līdz ar to tāda novērotāja pozīcija, kā es, kā cilvēks, kurš aizbrauc pie šīs cilts, ko es tā kā redzu, ko es sajūtu, ko es paņemu sev. Jā, bet netiesājot. Mēs neesam tur tiesneši, jo mēs vienkārši pieņemam to, ka tur tā ir, un mēs vienkārši esam daļa no šī visa procesa. Jā. Es domāju, ka gan jums, gan skatītājiem radīsies tās iespējas, kā tā var, kāpēc tā, bet mēs ļoti centāmies izvairīties no tā, ka mēs tā kā kaut kā nosodam viņus. Jā. Te runājot arī par to, jūs stāstat, ka jā, ir šis turismu nodevas arī tām ciltīm un tam līdzīgi, bet tur arī stāstat daudz par to pirmatnējo, ka viņi ir ļoti tālu no tās mūsu rietumu pasaules, kurā mēs dzīvojam, bet dzirdot arī, ka viņi, un arī pirmajā sērijā, kur mums bija iespēja ir ieskatīties. Tur redzēs, man nepaskatās. Tur arī šo to tomēr redzam, ir kaut kādas tur sēgas, plasmas pudeles un tādas, kaut kādas mūsdienu lietas jau ir, kas ir mums arī cilvēkam pieejams. Kāda tur ir tas balanss viņiem, tiem, kas tur dzīvo, starp to pirmatnējo un tomēr to mūsdienīgo, kā tas viņu... Viņiem karājas kaklā mobilie telefoni, tikai tas stāsts ir tāds, ka viņi ir izlādējušies, jo tas apliecina vienkārši status. Un tur varēs redzēt daudz cilvēkus, kuriem ir mobilais telefons rokā, kaklā, vēl kaut kur, jo katru reizi, kad viņi ieraudzīja kameru, viņi uzreiz skrēja pēc tā telefonu, un tā kā, viņš te ir. Bet viņš ir izlādējies, un, es nezinu, vienā ciltīs redzēs saules baterijas, kur iespējams viņi kaut kā, kāds turists ir atvedis, vai nevalstiskā organizācijas status moments. Es domāju, ka nevalstiskās organizācijas lēnām jau kaut kā cenšas viņiem palīdzēt.
palīdzēt, bet tur nav nekā tāda no materiāla vērtībām. Trauki viņiem ir vienkārši ķirbi veidīgi. Vienkārši. Globalizācija notiek, un tā notiek arī šajās ciltīs. Un, īstenībā arī bija, bet arī interesanti bija pavērot to, ka, pieņemsim, ir viena cilts, kur tik tiešām dzīvo, tā kā pirmsākumos, un tad ir kaut kāds cilts, kur cilvēki jau runā angļu valodā, kur tu var redzēt, ka ir bišķiņi, ir citi trauki vai ir vairāk šie mobīlie telefoni, tad ir cits cilts, kur vispār ir, liekas, ka tu atgriezies pilnībā kaut kādā senā pagātnē. Bet vienā ciltī ir arī biljarda galds, kaut kas tā kā. Viņi dzīvo būdās, bet ne, viņi paši spēlē, viņiem ir biljarda galds. Tā karo, vai ne? Un karo arī tur ir leduskaps, kurā tu var aiziet nopirkt Coca-Cola. Respektīvi, ir kaut kāds, ir tāds, un tad ir citur, kur nav. jā, bet tas ir interesanti, ka pat tas leduskaps, viņš nepiedara cilts iedzīvotājiem, viņš piedara kādam no galvaspilsētas, kurš atvers tā kā bāriņu ciltī, kur viņiem ir iespēja. Tas man likās arī kosmos. Kā jums radās tas iespējas no šīm te atsevišķajām lietām, kur jūs redzējāt mūsu pasaules normas? Viņiem to vajag? Viņus... Es vienkārši atceros tavas storijas no pērnā rudens, ka tu norādīji, ka absolūti šoks tā un šitā, bet reizē tie cilvēki ir laimīgi un lai neteikt vēl pārlaimīgi, kamēr mums ir mūsu problēmas un mēs skrienam pakaļ ne tikai telefonam, kuru var uzlādēt, bet arī vēl jaunākam telefonam, kuru var uzlādēt ilgāk, piemēram, un viņš ir plānāks. Vai ir tā sajūta, ka viņiem ir nepieciešams šīs lietas, vai tā pasaules puse būtu laimīgāk, ja viņiem tās būtu? Vai? Man likās ļoti, ļoti interesanti, kad mums arī bija tajā karo ciltī, ka mēs ciemojāmies, tad mums pastāstīja arī gids, man liekas, tas bija par to, ka viņiem ir iespēja, teiksim, pamest šīs cilts un doties uz pilsētu un mācīties, un valsts apmaksā skolu, apmaksā augstskolu, bet ļoti liela daļa pamācās tur un atgriežas atpakaļ šīs zināšanas nodot tālāk tajā ciltī. Viņiem ir iespēja tā, izkļūt un tikt ārā, bet ļoti daudz atgriežas pie tām saknēm, pie tās ģimenes, pie tām savām ciltīm. Tāpēc, ka tur, pieņemsim, arī interesanti, kad ir tā mājvieta, un kas man likās ļoti, ļoti interesanti, ka ir, pieņemsim, tā ir viņa sēta, un šajā sētā ir apglabāti tēvs, vectēvs, no paudzes uz paudzes šie cilvēki tieši tajā, un tāpēc viņam ir ļoti, ļoti svarīgi atgriezties pie tām savām saknēm, pie savas ģimenes, pie savas tās mājas, un tā kā iespēja ir, bet ļoti daudz atgriežas atpakaļ. Jā, bet es domāju, tās jautājums ir ļoti, ļoti dziļš par to, vai viņiem to vajag. Tas, kā man likās, tā viena lieta, ko viņiem tiešām vajadzētu bez materiāla lietām, ir vienkārši labāks kvalitātes ūdens un labāks kvalitātes ēdiens, jo es neredzēju nevienu, kurš tur tā burtiski mirtu badā, bet viņi vienkārši tādi ļoti slikts kvalitātes ēdiens ar ļoti slikts kvalitātes ūdeni. Viņam nav nekāda tolešu sistēma. Kaut kāds primārās medicīna, viņiem, es nezinu, ciltī, kurā vienkārši sits sievietes zvetē, viņām visas muguras ir vienkārši rētās un pārplēsts puši. Tas jau nav tā, ka viņas pēc tam tur apstrādā kaut kā tur ar ūdeņražu pārskābi vai ar kaut kādu, nezinu, un tas viss tur mušas un vēl kaut kas, tāds primitīvs lietas, vai viņiem vajag, es nezinu, tā kā pēļu gultu, nē, man liekas, ka viņi ir tiešām pieraduši pie tā, un kaut kur mēs noteikti esam, kā sabiedrība, ļoti, ļoti izlapuši tajā savā lielajā komfortā, kādā mēs dzīvojam. Pēcgaršām vēl var pieskarsimies. Mums podkāstam vispār ļoti raksturīgs. Mums kaut kāds scenārijs ir, bet ir atbildes, un tās atbildes mums aizies pie nākamā jautājuma. Mēs jau esam pieraduši. Jā, tā kā parasti lieta. Bet vēl pie šīs tēmas, pie šī temata, pirms mēs ceļojam uz nākamo, jūs teicāt par tām kaut kādām nodevām un naudiņām, kas ir jāsamaksā arī pat valdībai, ja? un tā, ka jūs tur varat doties. Ir arī kaut kāda prasība braucot uz turieni ņemt līdzi arī kaut kādas papildus, ūdens krājumus vai kaut ko nogādāt viņiem no šīm gan sanitārajām lietām, gan pārtikas lietām, kaut kādu tādu humanitāro palīdzību? Prasības nav, bet es domāju, to katrs var saprast, cik tu var ielikt tajā savā koferī. Mums arī bija liela koferi, bet šajās koferos tiešām mums katram bija līdz aptieciņi, kur mums atstājām ciltī, un kaut kādas tādas... Mantiņas bērniem mums arī bija līdzi. Un, protams, kaut kādi saldumi un es nezinu, tur cepuma pakas, par kurām beigās man pašai bija jākrīt asarās, jo es iedodu to vienu cepumu bērnu, dodu bērnam, un tur saplēšās vienkārši 4 bērni, viens otram šauj ārā no rokām, kliedzes spēr sit, un tā viena cepuma dēļ, un tad es finālā nesaprotu, vai es esmu izdarījis labu, dodot šo te vienu cepumu, ar kuras es gribēju pacenāt, vai beigās viņi vienkārši ir sastrīdējušies un sakāvušies par viņu. Un šīs kaut kādā ziņā saslēdās ar to iepriekšējo jautājumu kopā. Jā, tā ir. Jā. Par šiem emocionālajiem momentiem mēs tad varam arī turpināt.
jā, tīzerī, negluži varbūt šajā, bet garākajā tīzerī var redzēt, ka tu daudz raudi. Pirmajā sērijā arī tu diezgan daudz raudi. Vēl vairāk to varēs redzēt pirmajā epizodē, jā. Pirmajā sērijā, Jā. kas tev tieši bija tas emocionāli smagākais? Un vai tu tik pār tām asarām, ejot uz priekšu? Jā, es varu apsolīt, ka es neraudāšu visās 6 epizodēs. Man liekas, ka tā arī bija. Man liekas, ka tas pats sākums, tas pirmais brīdis, kurā tu saproti, ka ar asarām tu jau nevienam šeit nepalīdzi, bet tev vienkārši ir jāizreflektē tās savas emocijas, jo vienkārši tā netaisnības sevi, protams, ir milzīga, un šis stāsts ar cepumu, kur es zinu, ka man mājās stāv uz galda vienkārši trauks ar cepumiem, vai ne, bērni iet garām, viņam ne silts, ne augsts, un šeit ir vienkārši karš par to vienu cepumu. Bet es tur tālāk neraudāšu. Es varbūt tikai vienu reizi krokodilu medībās. Tur es laikam aizsvīlos. Es aizsvīlos. Bet mums jau arī asars bija pirms krokodilu medībām, kad mēs ierunājām to atvadu video. Jā, likās, ka mēs... Kaspars tur pasaka dzīves atvadu vārdus, jo principā savam vīram Jānim... tur man liekas, ka Āfrika ir tā vieta, kur vienkārši nav iespējams nebūt emocionālam, jo, ja tu brauc, ja tev sirdī, ja tev krūtīs ir sirds, tad tu vienkārši, viņi lūs tur, tad tu nevar neko izdarīt. Bet kas ar tev bija vieglāk, ņemot vairāk, tu jau iepriekš bija bijis? Jā, patiesībā es tagad pirmo reizi biju, tad es arī visu tās emocijas, man tur arī bija gan asaras, gan emociju plūdumi un virdumi, un tad šajā reizē es jau tagad braucu, jau bišķiņ tāds emocionāli stabilāks, un es varēju būt tavs plecs, kaut kādos mirkļos. Jā, jo kaut kā tās emocijas, jā, toreiz es vairāk izdzīvoju, un tad šoreiz vairāk bija tāds vērotājs no malas, es zināju, kā ir, un es zināju, ko apmēram sagaidīt, un tas tā arī bija. Protams, bija kaut kādi mirkļi, kas ir krokodilu medības, kas arī tāds, pirmo reizi, un iespējams arī pēdējo reizi, kad tur bija emociju visādāk izvirdumi un šoki un bailes un nāves bailes. Tas visu laiku caurvīt, tas vērts, protams, kultūras šoks, un to var šajā brīdī runājot, un noteikti skatītāji jau skatoties epizodes par to vien domās, par šiem te kultūras šokiem un šim te kardināli dažādajām pasaulēm. Kāzas upurē, krokodīlus medī, tādu un citādāki rituāli ar meitenēm, cik es saprotu, ciltīs. Kas ir visspilgtākais, vai tāds, kas visdziļāk ir vai vispār ir kaut ko iespējams izcelt? Atmiņā varbūt kaut kas liek naktī vēl tagad celties un man tas viennozīmīgi ir par sieviešu lomu tur. Tas ir tā pēcgarša man, jo par Āfrikas bērniem mēs ļoti daudz esam, vienkārši mūsu sabiedrībā mēs par to daudz runājam, mēs to bieži pieminam. Bet to, kādā lomā tur ir sievietes, es to iepriekš nezināju. To, ka sievietēm 80 gadu vecumā nogriež klitorus, to, ka sievietes var sist, to, ka sievietei ir kaut kādas tiesības, bet nosacīt. Vīrietis var sēdēt visu dienu vienkārši dīgdēņot zem koka un gatavoties kāram, kamēr sievietē ir jāiet 10 kilometri pēc 20 litru ūdens, jāstiep tas savs mugurs. Un viņa tiek vienkārši izprecināta arī mazā ļoti vecumā. Vienreiz redzēs savu vīru, otro reizi ierauga pat nekāzās 2 mēnešus pēc kāzām, jo viņai ir jāsēž saziestā ar kaut kādu sviestu. Sviests sajaukts ar akmeņiem, tādiem krāsvielu. Vienkārši jāsēž. Jāsēž 2 mēnešus vienkārši savā mājā, tajā būdiņā. Un viss kaut kāds tāds arī sieviešu cikla jautājumu, ka tev vienkārši jāsēž uz akmens, un tu nedrīkst nākt ārā, jo tās mājiņas, un tu sēdi tur uz kaut kādām vienkārši, kas drēbju gabali, kas viņiem ir. Un tas ir tiešām kultūras šoks. Tas, man liekas, vienkārši par to netaisnīgumu, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka mēs esam evolucionējuši kā sabiedrība, un kur mēs kā sievietes tagad esam, mēs varam pateikt, ko mēs domājam, un vienkārši būt ļoti civilizētos apstākļos. Jā. Es varētu piekrist pilnībā arī Leldai par to, ka man arī šis jautājums tieši sieviešu loma, un tad, kad es biju pirmo reizi, tad es arī par to vēl vairāk šokējos. Man likās vienkārši, kā ir iespējams, kāpēc tiešām, kā tu saki, vīrietis vienkārši sēž, rubina degunu, un sievietes ir tās, kas vienkārši visus mazos darbus, lielos darbus, vienkārši tur ģimeni kopā. Tas bija tas, bet vispār tas kultūras šoks man šajā reizē bija arī
arī par vienkārši tādām viņu sadzīviskām lietām, kuras viņiem liekas pavisam normāls un ikdienišs. Es vienkārši skatos, es atceros, ka man bija vienkārši tāda situācija, es skatos tur, man liekas, ārprāts. Es skatos tur, kā? Es skatos pa labi, pa kreisi, visur, kur es skatos, viss man nav tā kā, pirmo reizi kaut kāds tāds emocijas, pirmo reizi es redzu kaut ko tādu, pirmo reizi es izdzīvoju kaut ko tādu, un līdz ar to tas kultūras šoks bija sākotnēji pirmajās dienās uz katru mirkli, un pēc tam mēs arī ar Leldu runājam jau tā kā ejot laikam uz priekšu un apciemot jau vairākas cilts, tu tā kā višķiņi, kļūsti tāds, es nezinu, kā varbūt tā emocionāli, tāds jau višķiņi stabilāks, un te jau liekas, it kā liekas absurds tas, kas notiek mūsu priekšā, bet liekas, to jau es varu pieņemt, to jau es pieņemu, un beigās jau tev vairāk, tā kā, jā, mēs ļoti elastīgi. Bet man liekas, tev lielākais šoks bija bērnu namā, jo viņiem, viens ir šī dzīve ciltīs, bet viņiem ir ārkārtīgi nežēlīgas tradīcijas, un viena no tradīcijām, kas arī, protams, tiek apkarot, ir tāda, ja bērniņiem izšķiļās, piemēram, pirmais zobiņš no augšas zīvenītim. Viņš vienkārši tiek mests, aiznests turpat aiz cilts robežām, iemests vienkārši mežā, lai zvēru viņu saplos. Tikai tāpēc, ka tā ir tur slikta zīme. Un nevalstiskās organizācijas, protams, tā kā cīnās par šo, viņas ņem tos bērnus ārā no šīm ciltīm, tā kā redzot jau, jo šobrīd tas tiek kontrolēts, ja sievietes jau tiek vestas uz slimnīcu dzemdēt, tā kā viņam nav vairs tikai cilts apstākļos jādzemdē. Bet šos bērnus ieliek bērnamā, un, kā es saprotu no tevis, ka tie apstākļi tur ir pat vēl drastiskāk nekā tas, ja tu tur uzaudz tajā principā, bērni dzīvo aiz žoga, un tas laikam bija tas mans lūzuma punkts, kad es vienkārši reāli, nevarēju vispār neko pateikt, un man vienkārši balss un asaras trīcēja, jo vienkārši piedzīvoju to situāciju, kur ir 100-150 meitenes un dzīvo tādā mazā mājiņā, un viena blakus otrā guļ, un drausmīgi tie apstākļi, un tur laikam tas bija tāds zemākais laikam punkts, kad es vienkārši sapratu, cik ļoti varbūt protams, ka mēs ejam cauri savām kaut kādām sajūtām, un arī, protams, negribās ieslēgt to salīdzināšanu, bet tāpatām tu salīdzini bišķiņu ar savu dzīvi, un par to, ka dažreiz varbūt esot šeit, es tur papukstu, kā man nepatīk tas, vai kā man nepatīk šis, bet esot tur, tu vienkārši saproti, cik ļoti daudz man ir dots, un caur to kontrastu tu vari novērtēt tās lietas, kuras varbūt šeit ikdienā aizmirstās, un tad bija tas mirklis, kad es esot tur, es sapratu, cik man ļoti daudz ir dots un cik man ļoti daudz, paveicies dzīvē. Un tur es to tā ļoti spilti izdzīvoju un sapratu, jā. Ko es tagad tālāk teikt? Skaidrs, ka valoda ir barjera, valoda droši vien, ka tie ir arī cilvēcīgi dažādas lietas, ko varbūt gribējās uzzināt vai pajautāt viņiem pašiem liedz to izdarīt, bet tomēr sanāca, teiksim, ar tām pašām sievietēm parunāt, kā viņas par to jūtās. Šis ir mans sāpīgais punkts, tāpēc, kad es tiešām ļoti gribēju parunāties ar kādu sievieti. Bet... Jūs tur arī diezgan droši uzreiz daudz angliski runājat, tāpēc, ka jums tas gids bija? Viņš tulkoja, jā. Mums bija gids, kurš tulkoja no angļots uz viņu valodu. Līdz ar to mēs principā ar visiem vīriešiem, kas tur bija, mēs varējām aprunāties, bet ar sievietēm bija diezgan strikti aizliegts runāt. Mums tika definēts, ka viņas ir pārāk kautrīgas vai, teiksim, nezinu. Un bija nepieciešama atļauja, lai runātu ar sievieti no vīru. Un man bija tikai viena tāda reize, kurā tiešām zīsu mirkli man izdevās parunāties tā kārtīgi ar sievieti, kur sēdē tieši tajā brīdī tikko apprecējusies savā tajā mājiņā, būdiņā, un kur sēdēt tos 2 mēnešus, vienkārši ieziest tajā sviesta sajaukumā. Un es viņai prasīju, vai tu esi laimīga par to savu jauno vīru. Un viņai tajā brīdī tika pārtulkots, tas gids automātiski pārtulkoja, viņai sarēsās acīs asaras. Viņa paskatījās uz viņu, un gids man atbildēja, viņa pārāk kautrīgi, lai viņa atbildētu uz šo jautājumu. Un man likās, ka es jau tajā vienā acis skatienā, man šeit runā vienkārši acis, jā, man nevajag, lai man kaut ko saka, es redzu, ka tā nav, tāpēc, ka viņš jau man izstāstīja to tehnisko informāciju, ka viņa viņu vispār nav redzējusi, viņai bija tagad kaut kādi 16 gadi, viņa bija redzējusi 10 gadu vecumā vienreiz, kad viņai parādīja, ka tas būs viņas vīrs, un pēc tam tirgu kaut kādu pa gabalu. Un tas ir viss, un tagad viņi jau sēž, jau sapricināti, un tā, un man tas likās tur vienkārši kosmiski. Man atkal bija tā sajūta, mēs, protams, gribējām uzdot arī tāds filozofiskos jautājumus, ko jums nozīmē dzīve, kas ir jūsu misija šeit, kā tu redzi, kas ir mīlestība, tāds vienkārši, tā kā mums saprotams lietas, un kas man likās interesanti, ka gandrīz katrā šajā te ciltī, kur mēs uzdevām šos te jautājumus, tās atbildes, nebija tās garīgās, kuras tu tā kā gribēji sagaidīt, bet bija tāds, man tur, liels ganāmpulks. Man dara vērtību, kas ir tā kā, kas varētu būt tavs dzīves misija, paēst, vai, tāds ļoti tādas, tā kā, vienkārši, bet viņiem ļoti svarīgas lietas, un tas man likās arī interesanti, ka mēs gribējām dabūt to
esenci, nu tāda, kā viņi redz šo dzīvi. Bet viņi tā nedomā. Viņi vienkārši nedomā. Tā jau ir mūsu katra esence. Ēst lielāks ganāmpulks, mūsu platuma grādos, tad tas droši vien, ka tur, nezinu, vairāk automašīnas vai lielāks drēbis kaps. Bet tas ir tās esences lietas, un tas vienkārši parāda, cik ļoti tālu mēs esam no tā, kas ir patiešām svarīgs. Jumts ir uz galvas, kurš nepilda ēdienas šķīvī. Un drošība, jo viena mamma, viņa man atbildēs, viņa prasīja, kādas vērtības viņa grib ieaudzināt savam dēlam, jo viņš sēdēja mums turpat blakus, un viņas atbilde uzreiz bija tajā, kad es gribu, lai viņš var nomedīt lauvu. Un es sēžu un saprotu, tas jau nav joks. Tas nav kaut kā tā filmā nomedīt tā pa īstam. Es gribu, lai viņš var aizstāvēt manu ģimeni, lai viņš var nomedīt to lauku, kas mums nāks šeit, kas te var ieklīst. Un tad tu saproti, kā vispār, ko iztēloties, ko nozīmē nomedīt lauvu. Un ka tas ir tas, kas viņai ir svarīgi. Mums viens džeks tik galā ar lācu, un mēs uzreiz jau epos gatavs un tā ceļām. Tur katrs bērns. Un mēs tad, vai ne? Es nezinu, vai es pareizi jūtos par to, cik mēs brīvi runājam par to, kaut gan tur tik tiešām tas ir dzīvības un nāves jautājums, un mēs tad tā, un lauvu nomedīt. Kaut mums vispār nav saprašanas, ko tas nozīmē. Mēs pat apēst, jo kamēr es apdomāju šo jautājumu. Cilvēki saviem suņiem netiek galā, kur parkā izdara. Par tiem precitiem es vēl gribēju. Bet mēs varbūt varam kontrastam tās bildītes uzlikt fonā, tīri, lai rīti, jo es tā, kamēr runājaties, lai man dzīvāk izskatās. Ar skatītājiem tāpat, jā. Par tiem precitiem arī, mēs daudz runājam par to, ka jūs ar to savu klātbūtni ienesāt to mūsu rietumniecisko un aiznesāt viņiem, bet kā jums pašiem bija iedzīvoties pie viņiem, nonākt tai atpakaļmetienā, sāksim to tā, dzīvot ar viņiem, jo, kā jūs arī minējāt, jūs nebijāt tie, kas aizbrauc uz tais selfie, bet tie, kas bija kopā ar viņiem un kļuva vismaz, nezinu, uz dienu, divām par daļu no tās cilts, par daļu no tiem cilvēkiem, kā ir no tā pierastā komforta, kurā mēs dzīvojam, bet no tās pārpilnības nokļūt tur. Kā ir ar visādiem kodiem untumiem, dubļi, netīrs. Princesīšu gājieniem varbūt kaut kā. Tie ļoti ātri atkrita. Jā, kaut kāda princesīšu gājiena mums tur, man liekas, nebija. Pirmā epizode sākās ar to, ka tas čemodāns dubļos. Mums bija. Es atbraukšu ar koferiem 23 kg smagiem. Sākās negais. Jā, stiep kā kamiļiem muguras, bet es tieši domāju par to, cik elastīgi mēs kļuvām, jo tās naktsmītas mēs gulējām gan teltīs, gan arī viesnīcās, bet tās viesnīcas ir, ļoti, ļoti primitīvs. Tad, nezinu, kas viņam ir smalkā viesnīca skatās, tas ir ļoti primitīvi. Un man numuriņā bija viss iespējams, ko var izdomāt. Man zemes pilvenis bija skorpions, kurš ir indīgs. Man bija vienkārši milzīgas spāras un vienkārši tarakāni. Un it kā tev pāri ir tas odu tīkls, bet viņš ir pilns arī no otras puses ar visādiem lidoņiem tā tālāk. Un es sapratu vienā brīdī, ka mani tas nekā vairs nestrādā. Kad man nāk miegs, lai viņi, es esmu nogurus no šīs dienas, lai viņi viss tur ir, tas nekas, ka ķirzaks viss tur rāpo vienkārši apkārt. Un esot šeit Latvijā, vēl tikko pāris dienas atpakaļ, man kaut kāda muša lidoja mājās, un es saprotu, ka pirmoreiz dzīvē man vairs nekaitina arī. Tāpēc šis Āfrikas tas ir sīkums. Man laikam tas lielākais, kas varbūt man bija tāds traucēklis, bija, kad mēs palikām arī vienā no loģiem, vienā no viesnīcām pilsētā. Un 11. vakarā tiek izslēgta elektrība visā pilsētā. Un liekas, kā mēs esam pilsētā, mēs esam viesnīcā. Un vienkārši izslēdz elektrību, un tāpēc, ka tas ir normāli. Un pēc tam, cikos tur 8, 9 tiek viņi atkal ieslēgti. Un tad man likās, cik varbūt arī, piņas esot šeit, mēs varbūt nenovērtējam tur to elektrību. Jo likās, kā es tagad uzlādēšu telefonu, kā tagad man taču ir jāfilmē, mums taču ir jo mums arī filmētājiem, viņiem taču ir jālādē kameras, mums ir jālādē, baterijas un tā. Un tad likās, mēs esam pilsētā un tiek atslēgta elektrība visā pilsētā. Tas likās arī tāds interesanti. Jā, bet es domāju, ka ļoti ātri tu saproti, cik maz tev patiesībā vajag no visa. Un arī tas kofers, kas man tur bija līdzi, un to jau tu sajūti, bet tagad tu viņu krāmē, tad tev liekas, varbūt man vajadzēs to un to, bet tur rasot, pēc pāris dienām tev ir skaidrs, ka patiesībā tur pusi tev nevajag no tām lietām. Bet iedzīvoties kopā ar ciltīm, man liekas, mums nebija tāds beigās problēma. Kā mēs jau, protams, mēs aizbraucam, mēs arī skatāmies, cik viņi ļoti, ļoti atvērti ir. Pieņemsim, ir tā kā atvērtākas, un tad tu redz varbūt
varbūt tagad ir bišķiņ jāietur kaut kādā distancīt, pauzīt, un tad tas lēnām pieņemsim ar citām. Jā. Bet, arī viņa bija ļoti elastīga, jo uz pašu pirmo brīdi arī viņi nāk klāt, viņi mums tur aptausta, apčamda, un tieši tikpat kā mēs pielāgojamies viņu vidē, viņi tā kā paiet stunda, divas, viņi ir vispār aizmirsuši, ka mēs tur esam. Neviens uz mums vairs īpaši neskatās, mēs tur vienkārši... Jā, vienīgais varbūt tām, kas varbūt tām traucē, ir tas, ka tiešām vairākās no šīm ciltīm cilvēki ir ierēbuši, un tu nevar saprast, vai tas ir alkohols, ko viņi lieto, vai tās ir kaut kāds cits apreibinošs vielas, un tad ir tie mirkļi, kad ir pieņemsim tas apreibušais vīrietis, kurus skatos, viņš mēģina skatoties uz mani safokusēt acu skatienu, viņam ir automāts, un tad ir kaut kāds tā nedrošības sajūta, kad tas ir tāds viens mirklis, viņš paņem ar to automātu, cik tā, un tad bija šīs kaut kādas tādas situācijas, kur bija jau ritīgi tādi ierēbuši vīrieši dažās no ciltīm, kad tāda nedrošības varbūt tā sajūta, un ka mēs esam šeit, un cik vispār tas ir droši, bet kaut kā pārvarējām to. Jā. Ironiski vārdam kultūršoks ir tas, ka viņš var strādāt abos virzienos. Protams, ka mēs tagad runājam par to kultūršoku, kas ir no mūsu skatu punkta. Nejūtāt kaut kādas lietas, kas viņiem bija kultūršoks par jums? Nerunāsim par to, ka jūs esat Baltie, ja? Bet tomēr arī gan ekscentriskas drēbes vai tādas šitādas nianses, izturēšanās kameras, protams, un tā tālāk. Kas viņiem varbūt bija? Kameras viņus izmā vispār nestrauc. Par to, ka es brīnos, un drons laikam bija kaut kas tāds, protams, par ko viņi tā kā nesaprata. Tas bija tāds vienīgais, bet man bija tieši vienai sievietei, kas mani bija pacienājis ar kafiju, un tad es tā kā gribēju kā tādu labu žestu un uzaicināju viņu arī pie mūsu galda pagaršot mūsu kafiju. Tā kafija, ko mēs derām Āfrikā, varbūt arī nav tāda, kā mēs iztēlamies Rīgas kafejnīcās, tā arī tur uzbarmā kafija ar piens, pulveri piens, bet es viņai iedevu to savu kafiju, un viņu dzēra praktiski, ka viņa izvemsies pie katra tā malciņa, viņa vienkārši rīstījās, viņa norīstās, pasmaida, turpin dzert, un arī es tādas cīņas viņa izdzēra to kafiju, bet man, un beigās novaikstījās, ka tā kā... Līdzīgi kā to ar to ēdienu. Jā. Un tas darbojās. Mēs tam cīnās ar kaut kādiem tarakāniem, atvestajiem no Eiropas. Jā, un arī tā, un tas man tajā brīdī bija tā sajūta, ka redz, ne viss, kas mums liekas labs vai labāks par to, kas ir jums, dara arī viņiem. Tā kā viņi arī ir pieraduši pie kaut kādām savām lietām, un viņai, es domāju, otrais neņemtu to kafiju. Man laikam varbūt tā saskarsme gan pirmo reizi, kad es biju, gan arī šajā reizē bija par to, ka man tas tiešām ļoti izbrīnīja, kad ļoti daudz cilvēki vienkārši ieraudzīja manas tetovējumus, un tad viņiem, kāpēc tā, tas ir slikti, kaut gan tajā pašā laikā viņiem ir līdzīgi tetovējumi rētu tādu zīmējumu. Un tad, gan tas bija gan lielpilsētā, es to ievēroju, ka cilvēki, ka tas ir slikti, ka nedrīkst tetovēties un tā, bet tajā pašā laikā viņi paši ir izrotājušies. Tā bija varbūt tāda lieta, kas man likās tā paradoxāli, kad it kā paši ir sarotājušies un tas rētiņas. Viņiem patīk zīmēt uz sevis. Jā, punktiņi, bet mani tetovējumi, tas ir kaut kas tā kā slikts un rāda, un ka tas tā kā slikti. Bet tur par tiem tetovējumiem droši vien vēl ir vesela tēma, ne? Jo viņiem, es pieļauju, ka katrs tas punktiņš, katra tā rēta, tā ir jānopelna pat kaut kādā ziņā. Tad atnāk viens, kurš ir... Jā, viņiem tās ko tu esi dzīvē izdarījis? Jo rētas jau ir kārā apliecinājumi, cik viņš ir nogalinājis, teiksim, cilšu savstarpējās cīņās pretinieks, un savukārt tie punktiņus sejas, tā ir tiešā atsauce uz dabu. Viņiem ir tur ļoti skaisti putni, pērļi vistiņas un vēl dažādi, kuriem ir ļoti skaista spalva. Viņi principā vienkārši kopē šo dabu uz savām sejām. Viņi dzīvo ļoti lielā sasaistē ar dabu un tādā, kādu mums pat grūti stāvoties. Būs kaut kāds tetovējums, kas ir aizgūts no turienes, kas vai ir vieta vēl kaut no jūsu ādām? Pagaidām vēl nē, bet kas zina, varbūt kāds radīsies. Kādu rētiņu varbūt jāuzstājas. Jā. Vēl par tām, grozies, kā grib acīm... acu priekšā esošajām atšķirībām un to vārdu rasisms, kas neizbēgami kaut kur prevalē. Bijāt arī nopublicējuši video, neatceros, TikTokos vai vēl kaut kur citur, kur tu biji ar bērnu rokās un man savs kašers, un paldies, ka es atgriežos ar bērnu rokās. Redzēju, ka sastīklos to divējādi uzņēma. Brīdī, kur pasaules ir tik ļoti dažādas cita no citas, kā jūs teikt, atkal vēl viena plašāka tēma, kur valkās tā robeža starp rasismu un kur ir gluži vienkārši divu dažādu pušu parādīšana un kur, kur ir izklaide un kur ir dzīvošana līdz trendiem un kur ir, tā dzīve un tā pasaule vienkārši ir. Jā.
Es varu šo teikt, teiksim, atsaucoties tieši uz tā video, ja kādreiz man dzīvē būs bērni, tad man tā doma ir arī tāda, ka tas būs tā kā adoptēts bērns, un tas iespējams arī tieši tā kā nāks no Āfrikas. Tāpēc man tas ir tā ir tāda atruna, ko es esmu tagad sev pateicis. Bet, teiksim, par tādu rasismu, es nezinu, kaut kā tāda baigo atšķirību, es tur izjūtu vispār. Man liekas, ka tur tā, esot uz tur nē, jā. Nē, un kopsmā tā nākās, mēs gājām cauri tirgumu, kur mēs bijām pilnīgs minoritāts, jo mēs bijām aptuveni tiešām 5 baltādainie uz vienkārši milzīgu pārējiem melnādaino fona, bet viņi uz mums skatījās ar tādu interesi, un es nevienu mirkli, nevienā dienā, īstenībā no visām šīm nedēļām nejūtu, ka viņi skatītos uz mums ar kaut kādu tādu izņemot to akmeņus. Bet pat tad, kad viņi met mums ar akmeņiem, tā kā es teicu, tas nebija tāpēc, kad nomet, tas bija tādu, vai tev sāp tāpat kā man, es gribu tā kā saprast ar tādu bērnu vienkārši kaut kādu neizglītot vēl prātu, kuram neviens nav pateicis, kad ir slikti tā darīt. Bet nevienā mirklī viņi, es domāju, ka mēs mūsu rietumu pasaulē daudz šķībāk mētam paskatīties šeit Latvijā, kad mēs ieraugam, kad iet kāds melnādainos, jo viņš ir citādāks. Un mēs tā kā pavadam viņu ar acu skatījām, viņš mums iekrīt acīs. Mēs tur visu laiku kādam iekritām acīs, bet tas visu laiku bija tādu interesi, siltumu, cilvēcību vai pat tādu vienaldzīgumu. Kaut kādā mirklī arī. Ne sekundes nejūtos tā, ka tur mēs būtu apdraudēti caur to. Tā ir kaut kādā ziņā pat patīkami dzirdēt, jo ir redzēts gan video, gan dzirdēt stāsti par šo te pusi. Ir un citās valstīs tā ir. Kur tas kolonizācijas laiks it kā liekas, jau sen, bet tikai 200 gadi, bet tomēr tik ļoti ir iespiedies to cilvēku tādā atmiņā un sajūtās, ka tad, kad atbrauc baltais cilvēks, tas nozīmē, ka rekur. Es domāju, ka tu tikko atbildēji īstenībā ļoti precīzi šo, jo Etiopija ir vienīgā valsts Āfrikā, kas nav kolonizēta nekad. Līdz ar to es pieļauju, ka viņiem nav šīs te vēsturiskās atmiņas, pieredzes par šo, un viņi neliek šajā slikts kategorijā mūs, jo citas valsts visas Āfrikā ir kolonizētas, līdz ar to varbūt arī tieši tāpēc. Jā. Es gribu un es negribu aizbraukt. Īstenībā, ļoti interesants sajūtas rodās no jūsu stāstiem un pilnīgi noteikti arī skatoties. Zinu, mēs noskatīsimies. Šī ir labākā bilde. Jā. Par to atgriešanos, vai ne? Jā. Es domāju par aizdošanos, bet mēs jau te runājam par to, kā ir nonākt tur un kā ir iejusties tur, bet kāpēc tam ir atgriezties, jo, kā jau jūs arī minējāt, ātri vien tas komforts aizmirstās un sāk domāt par citām vērtībām, par citām prioritātēm dzīvē, esot tur, bet tad, kad ir atpakaļ, kā ir tad? Kā ir atgriezties? Civilizācija. Es domāju, ka kaut kāda Āfrikas daļa pavada mūsu katru dienu. Tā ir mūsu sirdīs, un es domāju, ka pēc tādas pieredzes, tomēr kaut kas pamainās, un pamainās kaut kāds, varbūt tas plašums, kā mēs redzam pasauli, un kā mēs redzam cilvēkus, un vismaz par sevi runājot, es varu teikt, ka tiešām ikdienas kaut kādās gaitās es šad tad aizpeldu atpakaļ savās atmiņās, un tā Āfrika, tā ir daļa no manis, kuras nekad nevarēšu tā kā izdzēst, un esmu ārkārtīgi liels prieks par šo pieredzi, kur man tagad dota. Bet atgriežoties atpakaļ, man vajadzēja pāris dienas, teiksim, lai atgūstos, un es zinu, ka Leldē uzreiz jau bija nākamais ceļojums, tu jau uzreiz no lidmašīnas citā piedzīvojumā. Man likās, kā tu vari tā kā uzreiz pārlikt, jo man tik tiešām atbraucot atpakaļ, man no šīs te visas pieredzes un šī piedzīvojuma, man vajadzēja vienkārši gulēt gultā un vienkārši neko nedarīt, un tas arī tā bija pāris dienas, kad es vienkārši, man vajadzēja atpūsties no visas šīs te pieredzes, tāpēc, ka galva bija sajūta, ka viņa vienkārši uzsprāgusi, un kas tagad būs, un kā atgriezties atpakaļ, kad tu pieeji pie leduskapa, un tev ir tāda izvēle, vai tā aiziet uz veikalu, un es varu šito nopirkt to. Bija tie pirmie, un tu silts ūdens, un atver to dušu, un tu vienkārši dušojies un ziepējies, un liekas tāds, tad bija ļoti, ļoti grūti tie lielie kontrasti, bet tu jau, kā jau cilvēks, tu atkal pierodi un atkal ieej tajā ikdienas virpulī, kā vāver ritenī skrien, bet tāpat kaut kā daļa ir un ritīgi forši. Tu biji Legolandē uzreiz pēc tam? Jā, es biju nolgusies pēc bērniem. Es pat taisno no Āfrikas, pat Latvijā nenolaidos. Pat taisno uz Legolandu. Principā no tāda tālākais, kas ir no vārda kapitālisms līdz tuvākajam, kas tam ir. Jā. Izklaides parkam, bet skaidrs, ka tas ir, man liekas, nosēdies ar ļoti, ļoti daudz pārmaiņām galvā, un es
priecājos, ka mēs dzīvojam šādā komfortablā pasaulē, un es arī negribu norakstīt, ka tagad viss tā materiālā pasaulē ir kaut kas slikts, jo man liekas, tas ir ārkārtīgi skaisti, kā attīstās mūsu tehnoloģijas un kur vispār iet cilvēks, un cik daudz mēs esam sasnieguši, un te mēs varam paskatīties uz kaut kādu kultūras šūpuli, kas ir bišķiņ iestrēdzis kaut kur savā attīstībā, un kur mēs esam nonākuši šo gadu tūkstošu laikā. Bet tas, ko varbūt tas viens ir tās sievietes, es kā sievietes, cik man ir daudz tiesību, cik man ir daudz dots un izvēles brīvību precēt, ko es gribu un šķirties tad, kad es gribu, un kas tieši tā arī ir, un pašai izvēlēties savu karjeru un audzināt savus bērnus tādus, kādus gribu, un kur ir varbūt drošībā, un vairāk arī šīs savstarpējās attiecības, kas viņiem, tas, kas man ļoti, ļoti patika, tur Āfrikas ciltīs bija šis ļoti lielais ģimenes kums un tāda kopības sajūta, kas kaut kur, man liekas, mūsdienu pasaulē ir tā kā, caur to materiālo vidi tomēr aizmirsies, un tur man tas ļoti patika, cik daudz viņi atsaucās visu laiku uz savu vecāko paudzi, cik ļoti viņi rūpējās viens par otru, cauri paudzēm, un bērni tur ļoti lielā vērtē viņus un ļoti lielā vērtē tur tās domas, ko tie vecie iedod. Tas bija kaut kas tāds, man liekas, skaists, ko nevajag pazaudēt arī mums dzīvojot šeit. Skaisti. Es jau esmu aiznesis, protams. Jā, skaisti, tiešām forši, tā kā mēs arī šīs sarunas sākumā runājam. Laikam jau arī pašam GO3, TV3 teikt paldies, ka dod iespēju tos stereotipus gan laust un aizspriedumus mainīt, gan ieskatīties un izprast, kāpēc varbūt ka tie ir tādi, kādi ir, un varbūt ka kaut kam ir kaut kur sagums. Tad aizdomāties tieši tā, par tām lietām, kas ir svarīgas, kas mums veido kā cilvēkus un kādi mēs varbūt vēlamies būt kā cilvēki. Lielas jums paldies par atnākšanu, padalīšanos. Etiopija. Paldies. Jūsu noslēpumi. Jau no 30. maija. Jā, tieši tā. GO3. Katru nedēļu pa jaunai epizodei. 6 nedēļas, jā. Un pēc katras epizodes nākamajā dienā ir aizkadri, kas arī vesels cits piedzīvojums, kur jau mēs daudz parādām. necenzētāks. Kur jau mēs tad parādām visu komandu un tad ejam cauri piedzīvojumiem, kā tad mums ir gājis. Raidījums būs varbūt vairāk izglītojoši, kur varēs uzzināt vairāk par šīm ciltīm un aizkadros savukārt varēs redzēt to, kā tad, ja tu aizbrauc tur ceļojumā. Jūsu cilts kā mūsu ciltī, jā. Ko tas nozīmē? Lieliski. Tad skatāmies. Paldies jums, kā atnācāt, un paldies jums, ka skatījāties. Līdz reizei, kad atkal tiksimies un redzēsimies. Jā.